Tātad šajā pasākumā uzstāsies Ārta Skuja, kas pavasarī tika ordinēta par luterāņu mācītāju, un uzstāšos arī es. Nedaudz pastāstīšu par savu tēmu, jo mana tēma saucās hipnoterapija. Mana tēma saucās sievietes, baznīca, hipnoterapija, piezīme par sāpēm. Un gribu tādu tā kā tīzeri iedot. Es sākšu ar to, ka man ir rokās bībele. Mūzes 1. grāmatā 3. nodaļā 16. pantā. Pirmo daļu izlasīšu. Noteikti visi labi zinām, kas tur ir. Var sakot, pēc grēkā krišanas tiek meklēti vainīgie un tiek sodīti vainīgie. Un tātad vispirms pēc tā, kad Ādams pateica, tā sieva, ko tu man devi, jā, viņa pie visa vainīga. Un, un tad notiek soda pasludināšana, teiksim tā. Vispirms dabū čūska to savu verdiktu vai tiesas spriedumu. Un pēc tam dabū sieva, un pēc tam cilvēks. Interesanti, ka šajā Bībeles jaunajā tulkojumā cilvēks dabūja pēdējais spriedumu. Bet sieva dabūja tādu lietu. 16. pantā rakstīts, un sievai viņš, respektīvi Dievs, teica, vairot es vairošu tavas pūles un tavas grūtniecības, ar mokām tu dzemdēsi bērnus. Un šī ir tāda interesanta raksturvieta. Es noteikti domāju, ka 90% no jums būs dzirdējuši, ka tas ir Bībelē. Un varbūt, ka 90% no jums, varbūt 85%, domā, tas taču ir rakstīts pirmajās grāmatās. Tas bija vecajā derībā, mēs dzīvojam jaunajā laikmetā. Galu galā Jēzus teica, šī ir jaunā derība manās asinīs, bet ticiet vai nē. Baznīcā ir svarīgi atcerēties katru burtu, katru tekstu, katru komatu, katru vārdu. Un šis teksts, lai arī cik tas būtu dīvains, nekur nav pazudis, jo apmēram es teikšu tā, apmēram 20. gadsimtā jau, kad tika izgudrota anestēzija. Un anestēzijā to arī sāka pielietot sievietēm, kuras dzemdēja, kurām bija dzemdības sāpes. Un, protams, ka bija svarīgi zināt, kā tad tur ir ar visām jaunām metodēm, ziniet, kādreiz vēl, kad televizori izgudroja, tā likās velna kaste. Viss, kas ir jauns, vispirms tiek noraidīts, baznīca to noraida. Tad jautāja attiecīgi baznīcai, un šajā gadījumā jautāja Romas katoļu baznīcai. Tad mums ir dokuments no Vatikāna, kurā aprakstīts, ka notika anesteziologu konference. Un tad viņi tur uzdev jautājumus. Kā tad ir ar to anestēziju un kā ir ar hipnozi, kuru pielieto ne tikai anestēzijas vietā, bet arī dzemdību atsāpināšanā. Un tad pāvests tajā laikā mēģināja sniegt atbildes. Interesanti, ka atbildes bija samērā pozitīvas. Gan par anestēziju, gan par hipnozi. Un pēc tam bija viena ginekologa konference. Un tad ginekoloģijā pāvests, tas bija viens no pāvestiem, pāvests Pijs, man tagad pieraksti nav par rokai, bet tas bija pāvests Pijs. Un viņš teica, viņš veselu referātu nolasīja par dzemdniecību, par metodēm, par hipnozi, par anestēziju un par tādu fizioprofilaksi, kas
tajā laikā bija ļoti pazīstama Krievijā. Pēc tam no Krievijas tā ieguva savu popularitāti Francijā kā Lamazē metode, un vienlaikus Amerikā bija tāds Dick Reed ginekologs, kas stipri līdzīgu metodi sāka popularizēt ASV. Un baznīcas viedoklis sliecās par labu tam, ka jebkurā gadījumā ļoti vērtīgi ir izmantot jebkuras metodes, arī psiholoģijā, fizioloģijā, kuras mazina sāpes. Vai tas būtu operāciju sāpes, vai tas būtu dzemdību sāpes. Tajā pat laikā tur tiek minēti Bībeles teksti. Un kā Bībeles teksti tādā nozīmē, ka šis teksts no 1. Mūzes 3. nodaļas 16. panta tiek fonā paturēts kā kaut kas, kas ir dievišķs. Ja Dievs sodīja sievieti vienreiz, nu tad kaut kam tur taču jāpaliek. Nu nevar tā vienkārši pilnīgi atsāpināt. Nu, interesanti, un tās niansētās teoloģiskās interpretācijas, jeb to problēmu, kas baznīcai vēl arvien ir ar to, ka ir labi, ka cilvēkam tiek mazinātas sāpes. Tajā pat laikā, ko darīt ar tekstu? Kas saka diezgan tādā, pavēlošā nozīmē, ka viņa dzemdēs bērnus sāpēs, jā. Es vairošu viņas sāpes. Iedomājieties. Kā tad ir? Tā ir problemātika, ko baznīca nav vēl ar vienu atrisinājusi. Lai gan liekas, Jēzus taču staigāja, dziedināja visus slimos. Un ir grūti man, piemēram, lasot tos dokumentus, ir grūti saprast, kāpēc baznīcā ir problēma pateikt, ka visas sāpes rada ciešanas cilvēkiem, un ar jebkuriem līdzekļiem vajadzētu palīdzēt cilvēkiem tās mazināt. Patiešām tā tas ir teikts abos dokumentos, gan anesteziologu konferencē, gan ginekologa konferencē. Taču vienlaikus ir tādas nianses, kā bet tur tajā tekstā taču, ir jau jāpaliek tam, kā sieviete cietīs. Jā, un, manuprāt, ir būtiski šo lietu pacelt, jo nekas netiek uzsvērts par to, ka vīrietis cietīs. Jā, fiziskas sāpes. Vīrietis cietīs dēļ tā, ka viņš tur apstrādās zemi. Un tā, bet ir viena lieta apstrādāt zemi, kad rokas paliek tādas, cietākas, āda paliek cietāka, kauli paliek cietāki, fiziski smags darbs, bet dzemdību sāpes jau nav tikai fiziskas, tās ir psiholoģiskas. Un interesanta tā baznīcas pozīcija sava veida. Bet es šos dokumentus minu hipnoterapijas sakarā, tāpēc, kā tiek minēta hipnoze, kā viens no veidiem, ko principā baznīca atzīst, un principā katoļu baznīca ir atzinusi hipnoterapiju ārstnieciskos nolūkos kopš 19. gadsimta. Un 19. gadsimtā ir vairāki dokumenti, kas atrodas Vatikāna arhīvos, kur
baznīcas vadībai tika sūtīti jautājumi, ko darīt ar tiem hipnotizētājiem, ko darīt ar tiem mesmeristiem, ko darīt ar tiem, kas iet un dziedina cilvēkus. Kas tas ir, jā? Kas tas ir? Ar kādu garu viņi to dara? Te var pilnīgi pievienot Jēzus un apustuļa Pāvila laiku, jā, uzreiz ar kādu garu viņi to dara. Galvenais otršķirīgs ir jautājums par to, ka cilvēks mazāk cieš, jā, svarīgi ir, vai viņam tur, vai viņam ir, vai viņš ir no mūsu grupas. Vai viņš ir reāli, vai viņš pieder mūsu grupai, jā, jo tikai mūsu grupa leģitimizē to, ko drīkst un ko nedrīkst, kā drīkst palīdzēt un ko nedrīkst. Man liekas, visi Jēzus stāsti par samarieti, viss ir par to, ka tās ir pilnīgi atšķirīgas lietas, bet nē, redz, cik svarīgi mums ir piederība grupai un piederība, lai mūs leģitimizē kaut ko darīt, jā, un arī sludināt baznīcā. Cik tas viss ir izveidojies tālu no tā, ko Jēzus sludināja. Nepavelti evaņģēlija teksti tiek minēti lasījumā, trešajā lasījumā sprediķi un baznīcas politika un praktiskā dzīve netiek būvēta uz evaņģēlijiem, bet uz vēlākiem rakstiem, kad jau tika dalītas, tika dalītas vietas un amati un drēbes un cepures un krusti un zižļi un zābeki un sarkanās ādas kurpītes Romas pāvestiem un tādā garā. Jā. Var sakot, man būs tēma par hipnozi un padalīšos. Pēdējais teikums būs tāds, ka 19. gadsimtā tiešām baznīca daudz domāja par hipnozi. Un beigās tomēr inkvizīcijas daļa Vatikānā pasludināja, ka hipnoze ārstnieciskos nolūkos ir atļauta. Bet pirms tam tiešām bija iekšējās debates, ārējās debates, tāpēc kā, un to es rakstīju savā Facebook ierakstā, tāpēc kā hipnoterapija darbojas tā, ka bieži vien, ja tā labvēlīgi iedarbojas uz cilvēku, bieži vien tas ir, liekas, ka brīnums ir noticis. Un interesanti, ka brīnums ir noticis tajos gadījumos tad, kad nevis kāds kādam iegrieza kaut ko ar prāta kontroli, bet tas brīnums notiek tikai un vienīgi tāpēc, ka cilvēkam iekšā ir visi nepieciešamie resursi, kāpēc cilvēks atjaunojas, kāpēc cilvēks atmet kaut kādas lietas, kaut kādas paradumus, ko likās, ka nevar atmest, kāpēc cilvēkam pāriet bailes. Tas viss dēļ iekšējiem resursiem un potenciāla. Man liekas, tas kristietībai būtu jāizmanto, bet kas nav ar mums, tas ir pret mums, jā, jo savā laikā baznīcai skauda. Baznīcai reāli skauda, ka ir kaut kādas lietas, kuras tu nevari izskaidrot. Kā? Tas cilvēks taču nesēdēja blakus, nelasīja Bībeli tā, kā mēs gribam, jā, vai nelūdza šīs lūgšanas. Viņu nohipnotizēja, viņš tur palika vesels, jā. Un, jā, ir kaut kāda lieta, ko baznīca paturēsi sev no tā pārdabīgā, jā, un hipnozi atļāvusi kā ārstniecības līdzekli. Tāda būs mana tēma. Es par to varētu stāstīt ilgāk, bet man būs 25 minūtes, un es mēģināšu tajā visā iekļaut maksimāli daudz informācijas, lai būtu interesanti. Un varbūt arī piedāvāšu piedalīties
kādā izmēģinājumā par savām prāta spējām un iekšējiem resursiem. Varbūt, tad tiekamies 5. septembrī, piektdien, Mērķeļa ielā 21, 2:00. Nāciet uz kafiju 1:30.